plāni, mērķi, sapņi, cerības. Bērnībā, jaunībā man viņi nebija diezko lieli. Šie sapņi īstenībā es pat necerēju, ka es kādreiz vispār pat kaut kur uz ārzemēm tikšu. Iespējams, tas bija PSRS tāds mantojums, jo, tā domāšana, tā teiksim, sapņu latiņas celšana bija ļoti zema, jā. Man likās, ja būs labs darbs, tur ģimenē, kur dzīvot, viss, tas arī viss, kas ir vajadzīgs, jā, laimīgai dzīvē. Bet, ar laiku es saprotu, ka es gribu biznesu tā kā savu. Un arī pat tajā brīdī es vēl joprojām turpināju domāt, ka, nekur es tālāk par Latviju tālāk toči nē. Maksimums Rīga, bet īstenībā es savā pilsētā tā arī biju noskaņojis, ka tur maksimums, jā, es kaut ko arī darīšu. Vienmēr nezinu, kāpēc bija tāda, tā kā, nē, es jau tik augstu tur nevaru, un tur nemaz neceru tik kaut kur, jā. Bet tad pa dzīvi, jā, sākot ceļot un saprotot, kad īstenībā jau tā pasaulē nav tik liela, jā, tu iesēdies lidmašīnā un tu pāris stundu laikā esi praktiski jebkur Eiropā, jā. Un izdevās satikt arī svarīgus cilvēkus savā dzīvē, ar kuriem izdevās realizēt, diezgan neticamu projektu, kurš vēl gadus tur, nezinu, 5-10 vairāk atpakaļ liktos, vienkārši nereāls kaut kas fantastisks, zinātniskā fantastika, jā, bet, kaut kādā brīdī tas kļuva reāls, un jā, mums izdevās tā kā izveidot uzņēmumu Francijā, kurš joprojām darbojās, un tad likās, jā, reku, tā kā esmu pat pārsniedzis savus bērnības, jaunības, jā, pat 20 gadnieku kaut kādus mērķus, sapņus ir, tā kā ir, sasniedzu. Bet, tie gadi kaut kā gāja, teikt, ka es būtu bijis laimīgs. Nē, tur atsevišķos brīžos, tā kā, jā, tāds pacelāts, svarīgs varbūt, jā, nozīmīgāks. Bet, nebija tās absolūtās laimes un prieka ikdienā. Turpinās diezgan tāda bēdīga būšana vienkārši un viss. Jā, un ko es no tādu rezumē varētu pateikt, kad to, ka mēs jebko varam sasniegt. Jebko vienkārši. Šobrīd pasaulē ir tik jau jāsaka maza, jā, ka jebko mēs varam darīt un nav nekāda problēma, nevajag sevi tā kā pazemināt. Un vēl, ko es sapratu, ir jābūt pateicīgam par to, kas tev jau tagad ir. Jā, to, kas tev dod iztiku un ar to, ko tu vari sevi pabarot un rēķinus samaksāt, jābūt pateicīgam par to. Bet, jā, to es tajā brīdī nevarēju saprast, kāpēc, reku ir kaut kāds jau rezultāts dzīvē, bet es, laimes tās gandarījuma kaut kāda, nav tāda, kā es to biju iedomājies, jā. Tu it sasniegšu, būs. Nebija, jā, un es to tikai kaut kādās pāris gadus atpakaļ sāku saprast, ka tam jānāk, tam jābūt, sirds darbam, tam jābūt tik svarīgam un nozīmīgam sev un arī apkārtējai pasaulē, jā, tā kā, lai tu ar savu to tā kā darbu, nevis tā kā apēstu un izdirstu, jā, to pasauli, jā, bet patērētu viņu tikai, bet tā kā atstātu pēc sevis labāku, padarītu labāku, jā, un pa lielam tikai šāds, svarīgs mērķis, darbība var tā kā, dot to piepildījumu laimi pilnībā, jā. Jā.
tur nebūtu nav jābūt kaut kādai, es nezinu, globālai lietai, var sākt ar maziņām lietiņām, jā, arī savu pilsētu, kas ir uzlabot, vienalga savu apkārtni, jā, bet tam ir jābūt tādam, kas vērsts tomēr uz āru, nevis uz iekšu, jā, man vajag to piķi, man vajag to naudu, un pārējā pasaulē var pagaidīt, ne, tieši otrādies. Un tad patiešām nāk tas lielais gandarījums, jā, un lielā laime, bet jā, kā jau teicu, to es pēc tam tikai sapratu, tajā brīdī es dzīvoju, bet nekas diži nemainījās, jā, un turpināju, kas saka, slīgt aizvien dziļāk savās depresijās. Jā, tālūk.